Rīgas brīvostas lielākais naftas terminālis, Nafta Impex. Tepat blakus būvējās jaunā cisterna, kurā būs apmēram 30,000 tonu naftas. Bet šeit, pie sētas, jaunbūvē, aizskrēja. Te sev ligzdas vietu atradusi meža pīle. Re, kas te ir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zaļganīgas soliņas. Skatos, ka caurumiņu vēl nav. Tas nozīmē, ka vēl vairākas dienas jāperē. Aiztaisīsim ciet, lai neatdziest olas. Māte ar vienmēr tā dara, kad iet projām. Lūk. Un te nu pierādījums, ka var sadzīvot it kā tādas pavisam nesaderīgas lietas. Naftas industrija ar dzīvo dabu. Viss atkarīgs no attieksmes. Jo vīri, kas te strādā, vai tad viņi nezina, ka tad ligzdo arī pīle. Viņi vienkārši pieseguši un pīle pieradusi pie cilvēkiem. Un tagad vispār jau dzīvnieki ārkārtīgi pierod pie cilvēku. Ja vien, protams, cilvēks izturās atbilstoši, tātad, pārmēr neuzbāzīgi. Un jāteic, ka nevaram mēs iztikt bez naftas industrijas, bez rūpniecības, bet tikai ir jāatcerās viens. Ja mēs ņemam, tad mums ir arī jādod. Un pēdējā laikā Rīgas brīvostu var manīt dažādās aktivitātēs. Te putnu būrīšus taisa, te putnu torni uz mīlestības saliņas būvē. Tātad Rīgas brīvostu kā tāda jau arī kļuvusi ir draudzīgāka vidē. Tātad ne tikai ņem teritoriju rūpnieciskajai darbībai, bet arī dod. Dod cilvēkiem iespēju skatīties dabā un dod dzīvniekiem dzīvot. Nu, un ja jūs jautāsiet, kas tad notika tālāk ar šo drosmīgo pīļu mammu, tad varu droši tagad atbildēt. Mazuļi izšķīlās apmēram pēc 4 nedēļu perēšanas un ostas Nafta Impex darbinieku pavadībā devās uz tuvāku ūdens tilpni. Nu, jau pirmajā dienā mazie pīlēni ir tik mundri, ka droši var sekot mammai. Un tā viņi var veikt visai lielus attālums, ir sevišķi, ja viņus kāds pavada un atgaiņā, teiksim, kaķis un vārnas.